Šajā video apskatīsimies week 3 laboratorijas darbu par kārtošanu. Tad šajā gadījumā mums tiek piedāvāts, ka ir 3 dažādi kārtošanas algoritmi – selection sort, bubble sort un merge sort, par kuriem attiecīgi šortos ir pastāstīts smalkāk, bet bubble sort tātad maina vērtības vienu pēc otras, ejot entās reizes cauri. Selection sorts attiecīgi mums pārbauda tikai nesakārtotās daļas no saraksta, un merge sort sadala visu divās daļās līdz mirklim, kad viņš ir sadalījis visu gana smalki, lai varētu vienu pēc otra mainīt ar vietām. Tad šiem 3 algoritmiem ir dažāda efektivitāte, un mūsu uzdevums ir palaižot 3 dažādas programmas, noskaidrot, kura ir kura. Tad šī gadījumā jau esmu bijusi atzipojusi. Tātad laboratorijas darbs, sort. Samainīšu atrašanās vietu un redzam, tad mums ir answers.txt, kurā mums jāieraksta atbilde un 3 programmas sort 1, 2, 3. Un zemāk mēs varam redzēt, ka mums ir instrukcijas, kādā veidā to palaist. Tātad mēs uzrakstam programmas nosaukumu un teksta failu, kur mēs vēlamies palaist. Tātad sort 1 un palaidīšu pēc iespējas vienkārši lielāku teksta apjomu vai skaitļa apjomu. Tātad random 50 000 .txt. Tātad paskatīsimies, lai būtu pareizi rakstīta palaišana. Un tad gaidam. Redzam, ka mēs gaidam diezgan ilgi, tātad tas ir kāds no lēnajiem algoritmiem. Redzam, mēs beigās saņemam šos te skaitļus. Tātad diezgan ilgi mēs pagaidījām, vai ne? Mēs varam pamēģināt nākamo, bet skatāmies, ka šeit nav faktiski bijis tātad šis te laiks redzams. Pamēģināsim pielikt klāt komandu time. Tātad šim te nav iebūvēta mehānisma, kā izmērīt laiku. Mums jāizmanto atsevišķa laika komanda. Tātad no sākuma mēs uzrakstam time un programmu ko palaist. Tad mēs redzēsim, cik tad ilgi tas izpildījās. Tad šī gadījumā mēs redzam, ka reālais izpildes laiks kopā ar palaišanu ir 5,4 sekundes. Mēs gaidījām aptuveni 5 sekundes, lai dabūtu kaut kādu laiku. Tad šos 3 mēs varam faktiski nokopēt. Atceramies, ka kopēšanas var labot austiņu. Tad sort 1 rezultāts būs šis te. Tad mēs varam to pašu izdarīt ar sort 2 un sort 3. Tad redzam, sort 2 izpildījās diezgan ātri. Pamēģināsim sort 3. Tad redzam, te jau ir nedaudz vairāk. Un mums paliek saprast, kurš ir kurš algoritms. Ja jūs vēlaties, jūs varat, protams, palaist krietni vairāk no tiem dotajiem failiem, bet faktiski vajadzētu pietikt jau arī ar šiem 3 rezultātiem. Tad bubble sort, kurš iet n reiz cauri visam, un loģiski būs pats lēnākais, kas nozīmē, ka sort 1 mēs varam ierakstīt bubble sort. Tad, ja viņš maina katrus 2 elementus ar vietām, un turklāt n reizes, ja, tātad ir cikls iekš ciklu, kas iet katrs n reizes, tātad ļoti daudz reizes. Mums paliek sort 2 un sort 3. Tas jau ir nedaudz grūtāks jautājums. Tātad selection un merge sortiem, ja paskatīsimies tātad video, varēsim redzēt, ka selection sorts tātad sakārto pirmos pāris elementus, tad ņem atlikušos elementus, sakārto vēl kādu elementu, ņem atlikušos. Tātad tiek konstanti meklēts faktiski, ko ielikt pašā sākumiņā, kuru viņš būs sakārtots.
Merge sort tikmēr sadala visu pēc iespējas smalkāk un tad salīdzina katrus divus elementus, bet neejot n reizes cauri. Kas nozīmē, ka merge sortam ir vismazāk atsevišķu darbību, lai kaut ko pārkārtotu. Līdz ar to viņam ir vismazākais laiks. Merge sort. Tātad vismazāk vērtību maiņa. Un attiecīgi tad selection sort būs trešais, kurā mēs redzēsim, ka parādās variants, ka tiek samainīts tātad katru reizi kaut kāds apjoms, bet tikai, teiksim, daļa. Ja mēs gribam precīzāk, mēs varam, protams, pierakstīt klāt konkrētu tātad algoritma izpildes laiku, bet tas nav obligāti. Kas būtu obligāti, ir nodzēšana visu lieko, jo ir jābūt tikai atbildēm uz konkrētajiem jautājumiem. Attiecīgi tad varam ar check pārbaudīt, vai viss ir pareizi. Šī gadījumā pārbaudas nosaka pēc tā, ko jūs ierakstījāt, vai tas ir pareizais algoritms un vai atbildi satura kaut kādus pareizos atslēgu vārdus, un lai būtu pareizi atbildēts uz jautājumu. Redzam, ka ir pareizi noteikts kārtošanas un varam veikt submit. Neaizmirstam submit gadījumā ierakstīt arī yes. Un tad jau varēsim apskatīties savu rezultātu iekš submit 50.